Vai tu zini, kāds ir labākais mēslojums tavam dārzam? Tieši tā, tas ir siens vai pļautā zāle. Pastāstīšu, kā var sagatavot ideālu un veselīgu mēslojumu savam dārzam un kā to izdarīt pareizi un pēc iespējas ar mazāk resursiem. Tā, ka skatāmies tālāk. Šeit mums ir novākti apmēram 30 ruļļi no mūsu pļavām, un daži vēl ir palikuši no pagājušā gada. Un šie visi ruļļi šogad aizies uz dārza virsū. Te uz šī visa dārza uzies virsū ap 30 ruļļiem, es tā plānoju. Un uz vasaru viņu faktiski vairs tur nebūs. Lielākā daļa būs satrūdējusi un sakompustējusies un pārvērtusies par super auglīgu augsni. Kāpēc tieši siens? Kāpēc tieši siens, nevis kaut kādi citi līdzekļi? Tāpēc, ka siens ir visvieglāk pieejamais, vismaz mums. Un ir tāda lieta par sienu. Ja mēs apskatāmies uz pļavu, tagad jau viņa ir gan nopļauta, bet tad, kad viņa aug, tad pļavā ir apmēram uz 1 kvadrātmetru kādi 25 augi vai vairāk, vismaz šai te pļavā. Un katrs no tiem augiem no zemes savāc kaut kādas savas vielas, savas barības vielas, ko vēlāk var atdot augsnē. Jūs jau arī zinat, kad arī zemnieki, tie, kas ir lielzemnieki, viņi izmanto dažādas zaļmēslojumu metodes, lai uzlabotu augsni. Piemēram, ir ziemas rūdzi, vai iesēj sinepes vai griķus, kurus atļauj izaudzēt un pēc tam iear zemē. To dara tāpēc, ka, piemēram, zirņi izvelk no gaisa slāpekli un noliek to atpakaļ augsnē tādos kā saknes bumbulīšos. Griķi savukārt ar savām skābēm atbrīvo no augsnes dziļumiem, izvelk fosforu, pārvērš to tādā veidā, lai augiem tas ir uzņemams, un tad atdod to atpakaļ augsnē. Un tādā veidā augi sevī savelk dažādas barības vielas, visādu veidu, ko pēc tam no pļavas uzliekot uz dārza, mēs varam transportēt uz savu dārzu, uz savu zemi. Tātad iedomājieties, ja piemēram rudzi vai griķi, tas pārsvarā ir viena viela, īstenībā jau ir vairākas, bet parasti koncentrēs uz vienu vielu, vai zirņi tas ir tikai slāpeklis, ja? Tad, piemēram, pļavā esošās zāles, viņa katra izvelk savu vielu. Un tad, kad tu viņu atdod augsnē, tad augsnē noteikti tur ir lielākā daļa, ja ne visas, vajadzīgās barības vielas augam. Tur ir gan kalcijs, kālijs, nātrijs, visas vielas, kas ir vajadzīgas, un vēl daudz vairāk. Un tas, kas vēl notiek uzliekot sienu, ir tas, ka mēs audzējam augsni. Mēs audzējam augsni, nevis pašus augus. Jo, ja jūs, piemēram, izmantojat kaut kādas ķīmijas vai tur, jebko citu, ja, bieži vien ir tādas vielas, ko cilvēki tā kā aplaista dārzu vai atkal tur iestrādā augsnē, bet tās vielas parasti baro tieši pašu augu un neuzlabo augsni. Un tādā gadījumā šī procedūra ir jāatkārto katru reizi, kad tu stādi kaut kādu augu. Bet stādot kaut kādu augu un barojot viņu ar vienu barības vielu, tas ir tā kā, piemēram, iedomāsimies, kad augam vajag kaut kādu vienu vielu, vai tas ir slāpeklis vai fosfors vai kas cits, un salīdzināsim to ar dzīvi, kā tas būtu ar cilvēku. Piemēram, ja cilvēkam gribās ēst gaļu, un viņš tagad sēž mājās un domā, kā man gribētos apēst gaļu, un tad es justos labāk. Un te pēkšņi viņam pielādē pilnu māju ar svaigu gaļu. Pilnu māju ar svaigu gaļu, ka pat nav kur apgriezties, vienkārši sēdi un ēd to gaļu. Vai tas būtu cilvēkam ļoti veselīgi? Vai tas pats būtu, piemēram, ja cilvēkam sagribās burkānus vai kaut ko citu, un viņam pielādē pilnu māju ar burkāniem? Es nezinu, cik tas būtu forši. Tātad tā viena viela, ko tu iedod augam, tas nav tas labākais variants. Un foršāk ir barot augsni, nevis barot pašu augu, jo barojot augsni, tu ieguldi ilgtermiņā savas investīcijas, ja tā teikt. Un īstenībā pat šajā dārzā jau pagājušajā gadā mēs salikām šajā te gabaliņā, šajā te mazajā kvadrātiņā, sagāja zemē 15 ruļļi. Un pavasarī pirms stādīšanas tur
bija ļoti maza kārtiņa ar sienu vairs palikusi. Tā ka zeme ļoti labi uzņem tās vielas, un viņa uzņem vislabākajā iespējamākajā veidā. Kā to var izdarīt? Vienkārši trūdot un kompostējoties tām vielām. Un kas notiek zemē? Notiek tā, kad augsnes auglība sāk uzlaboties. Tur attīstās dažādas baktērijas un mikroorganismi un kukainīši un viss kaut kas, un tā zemes augšējā kārta atdzīvojas. Un augsni mēs arī sākam veidot no augšas uz leju. To nevari uzlabot augsni no apakšas uz augšu, bet tu vari to izdarīt tikai no augšpuses uz leju. Tā tas darbojās. Un jo vairāk tu barosi augsni un liksi, piemēram, sienu vai pļauto zāli, jo veselīgāka un auglīgāka augsne tev būs. Un jūs ziniet to teicienu, tu esi tas, ko tu ēd. Un es pat teiktu vairāk, tu esi nevis tas, ko tu ēd, bet tu esi tas, kur ir auguši tavi produkti, ko tu ēd. Jo tie produkti jau sevī kaut kādā veidā uzņem tās vielas no augsnes un pārstrādā viņas tev pieņemamā veidā, un tur ir daļa no tā, kas ir ieguldīta zemē. Un ja tu iegrūd zemē indi un ķīmiju, protams, kad viņa arī ienāks tajos augos. Es zinu, kad ir daudz cilvēku, kas saka, ka tā nav, un tur viss ir pārbaudīts un tā tālāk. Lai tā būtu, dariet, kā jums ir labāk. Tur pat nav ko strīdēties. Tas nav diskusijas vērts vispār. Mēs daram šādi, un tā ir mūsu pārliecība. Un es zinu arī, ka tā ir daudzu citu cilvēku pārliecība. Tāpēc es jums arī šo stāstu, lai saprastu to, kā tad izveidot veselīgu augsni. Un mēs to daram jau 5. gadu. Un mēs esam arī testējuši savu augsni. Un mums ir bijis tā, ka mēs esam arī testējuši augsni uz blīvumu ar tādu spiedienu mērītāju, kur iebāž zemē un spiež, un tad skatās, cik dziļi tas miets ieies zemē, kamēr viņš sasniegs maksimālo spiedienu uz tāda mēraparāta. Un mūsu gadījumā tas stienis iegāja zemē pilnībā. Viņš bija apmēram 1 metru garš, un viņš iegāja pilnīgi zemē iekšā. Tā ka šeit zeme ir superīgi forša, un atliek tikai audzēt viņā. Un daudzi cilvēki domā, ka, piemēram, apstrādājot zemi, uzarot viņu vai nofrēzējot ar dziļo frēzēšanu, tas uzlabo augsni, jo viņa kļūst irdenāka, tā liekas sajūtās, vai ne? Bet īstenībā, ko jūs darat ar to, jūs augsni sablietējat. Un vēl svarīgāk ir tas, ka jūs sablietējat nevis tikai augsnes augšējo kārtiņu, ko var diezgan viegli dabūt atpakaļ, bet arī dziļākos slāņus, un to jau ir grūtāk atdabūt atpakaļ labā stāvoklī. Jo tad, kad augsni samaļ, teiksim, ja, tad tiek sajaukti vietām augsnes slāņi, jo augsnē ir vairāki slāņi. Ir augšējais slānis, tad zemāki. Un katrā no slāņiem ir savādāki mikroorganismi un baktērijas un kukainīši, viss kaut kas cits, kas uztur tās augsnes auglību un veselību, un kas veido katru augsnes kārtu tādu, kādai tajai jābūt. Jo, piemēram, mikroorganismi, kas dzīvo augšējā augsnes kārtā, viņi nevar dzīvot zemākā kārtā. Tāpat arī organismi, kas dzīvo apakšējā augsnes kārtā, viņi nevar dzīvot augšējā augsnes kārtā, jo tā vide nav viņiem piemērota. Un ko mēs daram, ja mēs zemi, piemēram, uzaram? Mēs pilnībā apgriežam viņu kājām gaisā to augsni, un dzīvība beidzās un struktūra beidzās visās zemes slāņos, visos zemes slāņos. Un tādā veidā mēs esam faktiski sabojājuši zemi, un to pēc tam ir grūti atdabūt atpakaļ. Mēs šo lauku arī uzarām daži gadi atpakaļ, jo mums te bija pļava vienkārši, un mēs negribējām gaidīt. Tas nebija labs lēmums, es zinu, bet mums vajadzēja to dabūt ļoti ātri. Mums te ir daudz vārpata, mums te ir pilnīga vārpata. Ja? Lai arī es esmu pret rakšanu, es uzskatu, ka, lai pātrinātu to procesu, pirmo reizi vajag to augsni vai nu uzart vai uzfrēzēt. Tas man pēc tam izmaksās, teiksim, 5 gadi, tas, kad zeme vairs nebūs tik laba, bet šādā veidā viņu mūčējot, es viņu atdabūšu atpakaļ diezgan ātri. Ja? To zemes kvalitāti atdabūšu atpakaļ diezgan ātri. Turpretī, ja es būtu to darījis vienkārši tā, kad uzsadzis virsū plēvi, tad man būtu jāgaida kādi 2 gadi vai 3 gadi, lai viņa riktīgi laba tur apakšā saveidotos. Tā ka šādā veidā es dabūju to, kad man ir raža jau nākamajā gadā, un es viņu ļoti ātri varu atjaunot, liekot ļoti daudz siena virsū. Tā ka rēķiniet, jau ir
5. gads dārzam, un mēs te esam sabāzuši kopumā, es nezinu, cik jau 10 ruļļu iekšā ir sagājuši, jo mums no pļavām šeit mēs savācam ap 50 ruļļu sezonā, un liela daļa aiziet šajā dārzā iekšā. Un ja pēc šī visa, ko es jums jau esmu izstāstījis šobrīd, jūs vēl skatāties šo video, tad iesim apskatīsimies uzreiz dārzā, lai ir konkrēti pierādījumi, lai nav vienkārši tukša runa. Aiziesim apskatīsimies, kur mums ir sastādīti kartupeļi. Tajā vietā augsne bijusi neiztikta visvairāk. Tā, ka ejam apskatīsimies, kā tur izskatās. Un pa ceļam, kamēr vēl mēs ejam, es pastāstīšu, ka te mēs esam novākuši ķiplokus un salikuši virsū jau sienu, lai viņš sāk jau automātiskā mēslošanas sistēma, lai sāk jau darboties, kā arī te var apstīties arī dārzu. Arī taciņas mēs samulčējam, jo mēslojums jāliek arī taciņās. Mulčēšana vispār ir diezgan laba lieta no daudziem skatu punktiem, jo, piemēram, tas, ka tā ir automātiskā mēslošanas sistēma, tā ir ļoti laba īpašība, bet vēl viņa uztur un regulē mitrumu, neļauj cauri augt daudz nezālēm, ja plānā kārtiņā, tad jau kaut kas ir lien ārā. Un viņa arī neļauj augsnei izžāvēties ļoti ātri. Un kas vēl labi, ja mulčē taciņas, tad arī pēc lietus viņās var droši staigāt iekšā, un viss ir kārtībā un nav dubļainas kājas, kā arī augi neapsitās ar dubļiem. Tas ir vēl viens ļoti labs labums. Un taciņas arī automātiski kompostējas, protams, un tām kompostējoties nav tā, ka tās vielas paliek tikai šeit taciņās. Viņas, protams, arī uzsūcās uz vagām. Tā ka kompostējot taciņas, jūs arī mēslojat savu dārzu īstenībā. Tā ka tas arī ir baigais pluss, kam var mēslot ne tikai vagas, bet arī taciņas, jo bieži vien ir tā, kad ir grūti kaut ko te vēl, piemēram, čufa jeb zemes mandales, te ir kaut ko grūti ielikt klāt, kaut kādu sienu vai zāli, te jau ir pārāk grūti izdarīt to, jo viņas ir tik blīvi sastādītas, kad viņas pašas jau veido tādu kā mulču un zemes aizsegu. Tāpatās arī dilles, piemēram, vai pupas, vai kāposti, vai jebkas cits. Faktiski mūsu dārzā viss sevi mulčē, jo mēs sākotnēji stādot šeit augus, samulčējām zemi, kamēr augi vēl bija mazi, vajadzēja izraut arī kādu nezāli ārā, bet pēc tam to vairs izdarīt nav iespējams, bet arī nezāles vairāk neauga. Piemēram, te jau vairs neko nevar izdarīt iekšā starp bietēm, bet te arī nav vairs nezāļu. Labi, ejam pie tiem kartupeļiem. Apskatīsimies, kā izskatās augsne zem dziļas mulčas. Tā, ejam skatīties. Šo sienu īstenībā viņš bija uz šī lauka sākotnēji. Tas bija pavasara sākumā, šeit bija uz šī lauka. Un mēs šajā laukā sējām zaļmēslojumu un to visu sienu pārnesām vienkārši uz šejieni, pārstūmām uz šo vagu un te sastādījām kartupeļus iekšā. Tā, nu, kur aiesim kaut kur tālāk, jebkurā vietā. Te var arī redzēt, ka kartupeļos nezāļu faktiski nekādu nav. Viņi jau būs drīz gatavi novākšanai īstenībā. Tā, nu, atraksim vaļā kaut kādu jebkuru vietu. Random vietiņu. Un paskatieties, kā tas muka augsnīte. Redziet, šitā augsne ir faktiski kā komposts. Viņa ir super irdena. Es neiztiku un neērdināju viņu, redziet. Viņa ir super irdena, un ja viņu saspiež, piemēram, viņa paliek tā kā un izirst uzreiz, kā viņa uzspiež virsū. Saspiež, un tad viņu izirst uzreiz ārā. Tā ka, nu, šī augsne ir ļoti laba. Tā kā var redzēt, kāda viņa ir mitra un forša tieši kādai viņai būtu jābūt. Ir kukainīši iekšā arī jau redzēt dzīvojas, tā ka viss notiek. Te ir īstenībā, ja paroga dziļāk, ļoti daudz sliekas ir. Tā vienmēr jāiztiesa cieti ir pēc tam tas caurums, lai nav tur kaut kādi saules stari, neiekļūst un neizaug nezāles. Varam apstīties kaut kur citur vietā arī aiziet. Intereses pēc. Apstīsimies te, kur tādā vieta, kur ir plikāks it kā un kur tiek vairāk saule klāt. Tā, apstīsimies te. Attaisīsim vaļā. O, jau kartupeli, izraku gandrīz kartupeli. Tā, reku ir āliņa, redziet, āliņa arī ir. Te, protams, arī viesojās peles un gaņoka ūdeņu žurkas un tā. Šeit augsne ir tāda pati. Un smarža viņa ir tā kā augsnei.
tāda forša, nav nekāda sapavusi, nekas. Esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka sienas tur pūdē kaut ko, un kaut kādas varbūt skābes izdalas vai gāzes vai kaut kas. Es neko tādu neesmu novērojis. Arī konsultējoties ar biologiem, agronomiem, tur nekas slikts nav tajā vietā, kur viņa veidojās, jo tur sanāk tā, ka tā augsnes saskaras vietā ar sienu notiek visi tie procesi. Un tajā tieši plānajā kārtiņā arī notiek tā visa trūdēšana un kompostēšanās. Tā, ka tur nekas slikts, pa lielam arī nevar būt un nevajadzētu tam būt. Lūk, tā kā šis ir par to mēslošanu. Un tagad es jums izstāstīšu vienu lietu, ar ko tu vari samulčēt un samēslot savu dārzu vēl labāk nekā ar siena mulču. Un tas ir komposts. Un komposts ir tas, ko mēs varam iegūt ļoti dažādos veidos. Ir karstais komposts, ir augstais komposts, un mēs arī esam taisījuši dažādus komposta veidus, kompostējuši gan karstajā režīmā, gan augstajā, bet jāsaka, ka tas ir ļoti darbietilpīgs process, un ja nav pašam tehnika, ar ko to izdarīt, tad tas aizņem ļoti daudz laika un sanāk īstenībā ļoti dārgi. Savukārt šāds process, kad ir siens uz lauka, tas, protams, arī aizņem kaut kādu laiku, jo siena ruļļi ir jāizrullē, un tas nav tā, ka to var izdarīt super ātri. Bet to var izdarīt, un, teiksim, šo lauku izrullēt visu ar sienu aizņemtu 1 dienu, teiksim, vienam cilvēkam. Tā ka tas ir izdarāms, ja? Bet kompostu savukārt ir jātaisa ļoti ilgi, sevišķi karsto. Tas aizņem kaut kādi 2-3 mēneši, lai viņu uztaisītu ideālu, un tas prasa ļoti daudz stundas darba. Kā rezultātā tu iegūsti to kompostu, bet tu vari uztaisīt apmēram 1 kubikmetru kompostu sezonā. Un ja tu gribētu 10 cm kārtu kompostu uz sava dārza, tad tas prasītu ļoti daudz laika. Ir, protams, industriāli aparāti, ko liek aiz traktoriem, un to var darīt ar tādu tehniku, un es to pilnībā atbalstu, ka tas ir darāms ar lielo tehniku, jo, piemēram, ar tādu tehniku var uztaisīt vienā sezonā 200-300 kubikmetri komposta, un tas jau ir normāls daudzums. Bet, ja tev tas komposts ir jāpērk vai jātaisa pašam, tad tas ir super neefektīvi un ļoti ilgi. Ir arī augstā kompostēšana, kas arī ļoti laba, manuprāt, un to var izmantot, un to visvairāk arī cilvēki izmanto. Bet ir viena kļūda, ko pārsvarā visi pieļauj. Viņi liek tai komposta kaudzē visu, kas ir liekams, viss ir pareizi, no virtuves, no dārza lapas, viss tiek salikts un viss ar to ir kārtībā. Bet viņi neapstājas. Viņi to kaudzi papildina gadiem. Bet jādara tā, ka tu, piemēram, 1 gadu to kaudzi saliec un pēc tam apsedz viņu. Vai, piemēram, viņu pāroc ar dakšām 1 reizi un pēc tam apsedz. Tādā veidā tā komposta kaudze sāks jau veidoties. Nevis tev vienkārši mūžīgi viņa krāsies un nekad nevarēs viņu sapildīt. Tāpēc arī es iesaku, ja jūs kaut ko kompostējat pie mājas, uztaisiet 1 kaudzi gadu, tad pēc tam viņu apgrieziet otrādāk, piemēram, un apsedziet. Un viss, un tad nākamajā gadā jums jau būs ļoti labs komposts, ko varēs likt uz sava dārza. Tā ka tā ir tā otra sistēma, jo, piemēram, ir tāds teiciens, ka labākā mulča priekš tava dārza ir komposts, un tā ir taisnība. Un kompostu tu vari dabūt 2 veidos, vai nu liekot sienu un zāli uz lauka, kas automātiski veido to komposta kārtiņu augsnes augšējā kārtā, vai nopērkot kompostu, gatavu jau. Un mēs vēl, protams, neesam pieminējuši arī kūts mēslus, kas arī nav slikts mēslojums, ko iestrādāt augsnes augšējā slānī. Un, piemēram, attiecībā uz zemes struktūras neizjaukšanu, es uzskatu, ka var apstrādāt lauka augšējo slāni, jo tāpatās mēs viņu rušinam un airējam, un tie 5-10 cm augšējo kārtu apstrādāt ir ok. Tāpēc arī govs pakaiši vai govs mēsli, mēs tos iestrādājam augsnes augšējā kārtā. Pārsvarā mēs to daram vienkārši ierokot ar dakšām zemē vai ar lāpstu augšējā kārtā, vai, ja jums ir kaut kāda frēze, tad var arī ar frēzi, vai, ja kaut kādi diski, tad var arī lauku diskot. Es uzskatu, ka tās metodes ar frēzēšanu un diskošanu ir ok, ja vien viņas neņem pārāk dziļi augsnes dziļumā.
Un vislabākais, protams, ir, ja jūs sakombinējat šīs metodes kopā. Ja jums ir, piemēram, siens, tad jums ir augstais vai karstais komposts, un droši vien ka augstais komposts, un arī govs pakaiši. Tikai uzmanieties ar govs pakaišiem un govs mēsliem, jo tādā veidā var arī ievazāt dārzā dažādus nevēlamus kukaiņus un rāpuļus, kā piemēram zemesvēži ļoti labi ienāk iekšā, maivaboļu kāpuri ienāk iekšā, un daudzi citi, ko jūs nevēlaties savā dārzā redzēt. Tāpēc visvienkāršākais ir siens un zāle un sauss taisītais komposts, ko jūs taisat no virtuves atlikumiem, un varbūt pļautā zāle, un varbūt laksti no dārza, ja jūs uz lauka neatstājat viņus, un tādā garā. Tā, mēs ejam tagad dārzā un skatāmies, ka te ija kaut ko šiverējās pa dārzu, pieies noskatīsimies, te jau ir rekordakšu uzdarta zemes virsējā kārta. Ko tu šeit dari? Mikrofons tev. Paldies. Ko tu vari izstāstīt par zemes mulčēšanu un mēšlošanu ar sienu? Es nezinu, ko tu stāstīji, bet, protams, ka mēs visu laiku mulčējam, jau 5 gadi. Un, ko var pateikt, ka katru gadu paliek labāk. Pati zeme paliek, jā, labāk un labāk un irdanāka. Šai pusē mums ir 2. gads, bet tajā pusē mums ir 5. gads, un tur ļoti laba zemīte ir. Bet šeit jau arī top, tāpēc, ka mums bija pagājušajā gadā uzlikta milzīga siena kārta, un tagad bija šeit iepriekš daikoni, un tā kā jau ir rudens puse, tad es vēlreiz pamēģināšu iesēt redīsus, un domāju, ka viņi izaugs ļoti labi. Jo viņiem ir 28-30 dienas, paspējas izaugt, un tagad uzirdināšu zemīti, iesēšu redīs un pa virspusi uzlikšu nelielu mulčas kārtu, jeb svaigi pļauto zālīti. Cik biezi liks? Plānu. Plānu un tā, lai nepieskaras pašām sēkliņām, tā kā lai viņiem brīvāk izaugt, jo redīs ir diezgan mazi, un piesim daikonam var uzlikt lielāku kārtiņu ar to siena mulču vai zāles mulču, bet ir tādas lietas kā burkāni, kamēr viņi aug maziņi, viņi ir diezgan jūtīgi. Vai arī, teiksim, zirnīši. Nu jā, jāskatās, katram augam ir sava specifika, kā viņi aug un ko viņi mīl un ko ne. Tā kā mācamies, katru gadu apgūstam kaut ko jaunu. Un galvenais, ka var redzēt tos uzlabojumus, vai ne? Jā, to gan var just, jā. Jo vairāk mulčas, jo man liekas, ka zeme ir gan veselīgāka, gan arī labāka ražēra. To var redzēt te, vai ne? Paskat, cik smuki tomātiņi mums ir. Riktīgi smuki. Šogad viss ir smuki. Jā, tā cita arī saka, ka tāda brauc. Un mums pašiem arī ir liels prieks skatīties, cik skaisti viss ir. Tā. Nu, super. Nu, paldies. Nu, lūk, tā arī ir, jā, ka zeme ar katru gadu uzlabojas, izmantojot šo metodi. Un es arī iesaku jums izmēģināt šo metodi, jo, ja jums tas nepatiks, jūs varat nākošajā gadā to nedarīt. Ir 2 vēl tādi jautājumi, ko parasti cilvēki saka kā argumentu pret siena mulču. Pirmais arguments ir, ka būs ūdeņžurkas un peles daudz, un tur būs alu daudz. Jā, ir viņu vairāk, bet tam ir savs iemesls. Tam iemesls ir tāds, kad zemes kvalitāte un auglība uzlabojas. Tur sanāk apakšā vairāk kukainīši, sliekas un vabolītes, un kurmi viņas sauoš un sajūt, un tad viņi nāk uz turieni un sāk viņas ēst. Un tad viņi nāk un izrok aliņas tur, un pa tām aliņām pēc tam atnāk arī peles un žurkas varbūt. Mūsu dārzā žurkas neesmu redzējis, bet esmu redzējis pelītes. Tā ka tās šeit ir noteikti, un kartupeļos viņas iegraužās arī, bet mēs šogad izdarījām tā, ka mēs atstājām to lielāko siena mulčas rindu, reku te, kur mums bija kartupeļi sastādīti, un mēs faktiski atstājām viņām to vietu, lai viņas tur dzīvo, lai viņas tikai tur pārsvarā. Un ziniet, tā arī ir. Lielāko daļu viņas uzturās tajā rindā un daudz uz dārzu nenāk. Daži kurmi atnāk uz dārzu un izrok kādas aliņas ārā, bet to ir daudz mazāk nekā bija iepriekšējos gados. Mēs arī šogad izmēģinājām likt arī plāno mulču, tagad tā grūti ir parādīt viņu. Te, piemēram, zem gladiolām viņa bija uzlikta, bet tagad neesam atjaunojuši. Tas ir, kad no zāles pļaušanas kastes vienkārši izber plānā kārtiņā mulču.
Tas samazina sēklu skaitu, protams, bet tas samazina arī to automātiskā mēslojuma daudzumu. Tāpēc tam ir savi plusi un savi mīnusi arī. Otra lieta, ko cilvēki saka par sliktu siena mulčai, ir tas, ka tur ir daudz sēklu. Un jā, sienā sēklu ir daudz. Nav tik daudz kā tikko pļautā sienā, ja viņi jau sarulē ruļļos un kaut kur aizved un pēc tam izklāja, tad jau tur to sēklu ir mazāk, jo viņas izbirst pa ceļam zālē pļavā. Bet sēklu ir vairāk, es piekrītu. Bet, ja pareiķini, piemēram, cik sēklas jau ir zemē, zemē jau, piemēram, ir 1 miljons sēklu uz kvadrātmetru, un jūs pielieciet klāt vēl 200 sēklas. Nu, vai tad tas baigi ietekmēs to nezāļu daudzumu? Nu, droši vien jau, ka ļoti neietekmēs to. Tāpēc, ka zeme jau ir vislabākā sēklu banka, un viņā tās sēklas ir iekšā, un viņas saglabājas tur gadiem. Tā ka tas arī tāds arguments, nu, jā, sēkli ir vairāk, bet tas uz nezāļu skaitu tas īpaši neietekmē. Protams, ka mulčējot ar zāli būtu daudz labāk, bet tur ir savi mīnusņi arī ar zāli mulčēt. Viņu uzreiz nevar likt biezā kārtā, jo augi nevar izaugt cauri, piemēram, ja, un citas lietas. Tā ka to mēs izskatīsim kādā citā video, bet šajā video bija galvenais saprast, ka tiešām labākais mēslojums dārzam ir tas, ko mēs paši varam dabūt, vai tas ir siens, vai pļautā zāle, vai tas ir pašu taisīts komposts, vai tas varbūt ir arī kūts mēsli, jeb govs mēsli vai govs pakaiši no kūts. Tā kā es ceru, ka jums šis video bija vērtīgs, un varbūt liks jums aizdomāties šajā virzienā, kā turpmāk apsaimniekot savu dārzu un kā viņu dabiski samēslot. Labi, lai jums veicās un tiekamies jau nākamajā video. Čau!